Nu, kā pirmo es aicināšu uz skatuves Daini Ločmeli. Ja kāds vēl nav bijis, skaļi aplausi, jo Dainis, kad sākās šie svētki, bija ļoti jauns un skaists. Tagad ir tikai skaists. Un Dainim šodien arī pirmo reizi no pašiem gadiem viņš ir savācis ļoti daudzas harmonikas un varbūt kādu arī izglābis ir no bojāējas. Un pagasta pārvaldes telpās, kas ir pāri ielai, ir Daiņa savākto harmoniku izstāde, ko papildina arī etnomuzikologa Oskara Patjanko kolekcija un mazliet arī no manas mājas ir kāds instruments. Dainis ir no Salnavas, kas ir Ludzas novads. Un Dainis spēlēt iemācījies ir tāds galīgi maziņš, kad bija skolā, vai ne, Daini? Kādi gadi, 10? Un tad bija padomju gadi, un tā harmonika nevienam vairs nebija vajadzīga. Un Dainis tiešām, sākot šos svētkus, atradu Salnavā. Viņš teica, kas es par muzikantu, es jau neko tur nemāku spēlēt, bet pa šiem gadiem Dainis ir tik ļoti iepraktizējies, tik daudz nopircis harmonikas, ka es varu brīnīties, kur viņš viņas vispār pērk un kur tādu naudu vispār var atrast. Un Dainis ir ļoti labs harmoniku spēlmanis. Tieši tāds, kāds bija varbūt 20. gadsimta 30. gados, ar savu pieeju un savu manieri. Nu tad Dainis Ločmelis no Salnavas, aplausi. Un katrs muzikants spēlēs 3 skaņdarbus. Izvēle, ko spēlēt, ir viņu ziņā.